tēlu veidot apzināti iedomīgi? Tēlu veidot tāds, kāds tu esi. Un man ir, kā jau teicu, trauksmēni izvēlīgais tips. Un aizsarga reakcija ir tāds poker face, ir tāda vēsa karaliene. Un, tā kā izejot no tā, tev nav obligāti jābūt izvairīgai, trauksmēnai un jāslēpjas. Tev ir kompensācijas, dažādi kompensācijas mehānismi, kā tu savu traumu tā kā paslēp. Un mana vispār pat dzīve tāda pozīcija ir nevis izlikties par kaut ko, bet ņemt savus resursus, jo tev tā ir vieglāk. Un ja tev ir izteikta seksualitāte, ja tev ir izteikts tāds tēls, tu radi tādas emocijas, nevis kaunies no tā, bet izmanto to. Un man bija nepatīkami daudzas lietas agrāk, kad es zināju, ka es veidoju, un man ir šis iedomīgās sučkas augstās ledus karalienes tēls. Man bija par to nērti, un es mēģināju izpatikt. Tas nestrādāja. Tad arī bija tās zemās cenas, tad arī bija kaut kāds trešaks attiecībās un vispār draudzībā un tā tālāk. Tiklīdz es dzīvē nostājos savā vietā, iemiesoju to, kas es esmu, atzinu savu gaismu un savu ēnu. Ja, man patīk ļoti Junga teorija, un es ļoti daudz strādāju ar savu ēnu. Un es to ēnu pārvērtu vienkārši par zeltu. Turning shit into gold. Ja, un viss. Man pilnīgi zoseni tagad ir. Un aizgāja dzīve man pašai pirmkārt. Un tad, kad man iet dzīve, man deg acis, es triggerēju visus citus. Jo nav nekas triggerējošāks, nav nekas magnētiskāks, nav nekas skaistāks un tajā pašā brīdī kaitinošāks par to, kā cilvēks uzdrīkstas realizēt savas vēlmes tā, kā viņš grib. Un viss. Āmen. Bet tev, kas notika griezāna dienā? Jo tāpēc tu teici, tā kā iedomīgi. Jo es tev nevarēju saprast. Es skatījos tavu profilu tā. Es nevaru saprast, vai tu tēlo, vai tas īsta, vai tas ir, tā kā, ir tas patents, bet uzlikt tās, īsti filtriņi. Un tu, jo ir tāda grupa, kas taisa līdzīgi video tonīšos, tur ir to tādu vibe, un es nevaru saprast, ka es vienkārši tajā skolā gāju, tā kā salkus tas video. Nopietni, jo es skatos, kā tu taisi biznesu, es skatos, kā tu piesaist klientus, pofi, ko tu runā. Tā kā es skatos, tev ir sekotāji, tev ir dedzīgi sekotāji, ok, labi. Un kas tad ir aiz tā? Un nepat tā kā triggers, es nevarēju saprast tā rītī. Tā kā es tev satiku, ka, viss nostājas normāls, lai es normāli čika. Tāds, bet par iedomīgu laikam ne tik ļoti es nevarēju saprast par to tēlu un cik tas ir īsts. Tā kā es tev satikšu, vai viņš saskan, vai arī tas ir tikai, tā kā kur es radīju, bet es neesmu. Saskanēju. Jā, bet man galīgi arī nelikās iedomīgi. Tā kā Dievs saka, nevarēju saprast, kurš arī ir forša lieta, man liekas, nevar saprast, jo tev gribās izdarīt. Tas ir triggers. Tas ir triggers, tāpēc, ka tu par mani domāji. Un šos triggerus būsi kursā, tu par viņiem uzzināsi. Triggeri, kā mēs piesaistam cilvēku uzmanību, kā mēs paliekam viņiem atmiņā, kā mēs, un tā ir psiholoģija, kā mēs miedarbojamies ar cilvēku. Jo vienu notriggerēs tas, ka es esmu super labestīga un super forša, un viņš caur to pie manis piesaistīsies. Citu cilvēku notriggerēs iedomīgā sučka, un viņš būs mans arī labākais draugs un klients. Un cilvēki ir dažādi. Un vēlreiz šajā visā ir, lai saskan. Lai tas, kas tu esi online, lai tas tu arī esi dzīvē. Ja tas tā nav, tev atkodīs 1-2. Cilvēki nolasīs. Īpaši, kā Sandra saka, tagad ir aizvien vairāk un vairāk apzinātu cilvēku. Man metās zosārnes. Un metās, bet apzināti cilvēki ir kāpēc. Tāpēc, ka informācija ir vairāk. Un jo vairāk viņi ir, jo tu vienkārši nevari nevienu apmainīt. Vai tu esi tāds, kāds tu esi, vai tu vienkārši neizdzīvo šajā pasaulē. Un, es esmu vienkārši par to, tāpēc prieks dzirdēt, ka saskan. Gan iedomīgā sučka, gan man prieks viss. Kā tev ir notriggeroja tajā, tad, kad es domāju par coachingu, mani notriggerēja tas cipars lielais priekš manis toreiz. Man bija tāds 2000, tātad tur būs. Es savā galvā uzreiz rēķināju, tātad mums būs 4 sesijas, tātad, tur 8 stundu pusotra, ok, tātad, principā tur par kaut kādiem, 500 eiro stundām. Man bija tāds, oh my god. Kā? How dare she? Viņa vienkārši man kaut ko teiks. Man kaut kas būs jādara. Un es vēl par to maksāšu. Jā. Un, tā kā, bet es tas viss notika, pāris sekundžu laikā burtiski, jo,
es domāju, ka neesmu vienīgā tāda esmu, ka jo vairāk mēs mācāmies, kur informācijas tiešām šobrīd ir pieejams ļoti daudz. Es nezinu, tu nevarēji tur nepamanīt to, ka tas mani notrigero, ka tā ir kaut kāda lieta, kas, man tajā ir jāiet iekšā, jo acīm redzot, man tur kaut kas ir priekš manis, tas ir, tur ir mans resurs un es aizgāju, jā, bet man ir cipars notrigeroja, jo tajā brīdī man bija... Bet tev notrigeroja, ja tev pašai būtu gribējies, ka tu arī tā vai? Protams, tā kā visiem mums jau flexi jārāda, mēs paši īstenībā gribam, un es ļoti gribēju novērtēt sevi augstāk, es ļoti gribēju likt tos ciparus, bet tajā brīdī man bija pārāk maza ticība pirmkārt savam produktam, jo es pati biju diezgan zaļš gurķis, un es esmu vēl joprojām ļoti zaļš gurķis, bet toreiz man tā ticība bija ļoti zema, man visu laiku bija bail, ka kāds man atnāks un pateiks, Sandra, zini, tā kā tu saki, tā nav. Es zinu labāk. Parādi savus diplomus, parādi savus 500 certifikātus, un tad varbūt pie es atnākšu. Tas tehniku, ar kuru mēs strādājam. Jā, un tad vienu to briesmīgo tehniku, un man tā nobesīja. Tieši par šo jautājumu, bet to mēs risinājām, tas man bija, laikam, tā man bija vissāpīgākā tēma. Un tiešām, man bija pat certifikāts īstenībā, bet tā kā es ļoti daudz mācījos pašmācības ceļā, un es visu laiku lasu grāmatas, klausos kodu bezmaksas maksas materiālus, visu kaut ko, un es pērku ļoti daudz kursus un ņemu un to informāciju integrēju, dodu viņu tālāk. Tagad mana stratēģija, ko es nopērku, to es monetizēju. Un ja es nemonetizēju to tā, tad esmu kaut kāds sīks smerdelis, priekš kam man vajadzīga tā informācija. Un tā kā es neesmu bērniņš, tas nav ko paspēlēties, es gribu naudu pelnīt. Un man bija šis kādu tu notrigeros. Viņi naudu grib pelnīt, mēs stāstam man dvēseles aicinājumu. Šis arī, protams, šis nesapasaudās. Viņi tagad piķi tikai pelnīja. Jā, un tad tā man bija sāpīga tehnika, Diana paņēma to briesmīgo tehniku. Vai kaut kā bišķi var padalīties mazliet kaut kas ieskatīt, kas tā bija par tehniku? Vai kas tur nezinu? Es atceros briesmīgi tehniku. Jo tu vienkārši Es varu pateikt tās tehnikas būtību un vispār, kāpēc tas nav nekāds klasiskais coachings, ja, un kāpēc ir tādi rezultāti. Un kāpēc ir tāda cena. Jo nekurš katrs uzdrīkstas ar klientu veidot attiecības tā un pielietot tādas tehnikas un blēst pa sāpīgākajām pogām. Ja? Jo, lai bliestu par sāpīgākajām pogām, tev ir jābūt gatavam sastapties ar dažādām reakcijām. Klients tev var iesist, ja viņš tev ir klātienē. Viņš var būt ļoti aiziet psihozē, viņam var uzcelties traumas un tā tālāk. Un jautājums, vai tu spēji ar viņām tikt galā. Ja tu nespēji, loģiski, tu nekad tādas lietas nepielietos. Un šīs tehnikas būtība, viņa ir principā blīst par tavām sāpīgākajām pogām, kuras tev sākumā ir jāatrod, un bieži vien tas nav tas, par ko mēs runājam, tas ir tas, par ko mēs klusējam. Un tu izbliest, principā viena tehnika, viena poga, maksimums 2. Tu izbliest par sāpīgākajām pogām, cilvēks psiholoģiski piedzīvo pieredzi, ka viņš ir saskāries ar savām lielākajām bailēm, no kurām viņš domās, ka viņš ir saskarsties vienkārši nomirst no kauna, bailēm un nezinās, ko darīt. Viņš ar to saskaras kabinetā vai Zoomā vienalga. Un viņam atslēdzās mehānismi, viņš saprot, viņa psihe saprot, tas integrējas, kādam mēnesi, kādam 2, Sandra pastāstīs par saviem rezultātiem. Viņam noņemās tas svarīgums no tā visa, un viņš piedzīvo pieredzi tīri zemapziņas nervu sistēmas līmenī, ka viņš tiek ar to galā, viņš tiek ar savām vislielākajām bailēm uz to brīdi galā. Un viņš startē jaunā līmenī, viņam parādās jaunas bailes, kā jau mums visiem, next level, next fear. Un tā kā tā būtība ir, tehniku mēs varam saukt kā gribam, mēs viņam izdomāšu kādu nosaukumu.